Rīgas plānošanas reģiona pasākums starpinstitucionālā sadarbība pakalpojumu bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem notika 2023. gada 28. novembrī Kultūras centrā Siguldas Devons. Pasākums finansēts Eiropas Savienības atveseļošanās un noturības mehānisma plāna investīcijas 3112I projekta pašvaldību kapacitātes stiprināšana, to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai ietvaros. Pasākumā speciālisti no dažādām jomām dalījās zināšanās un pieredzē darbā ar bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem un rosināja idejas starpinstitucionālās sadarbības uzlabošanai. Svetlana Gailuma, psiholoģe. Bērnu uzvedības neapzinātie motīvi. Prezentācijas autorei ir 20 gadu pieredze psiholoģijas darbā ar bērniem, tai skaitā strādājot ar vardarbības gadījumiem. Katrs gadījums ir atšķirīgs. Tā ir jauna situācija, kas prasa individuālu pieeju un metodes. Taču ir kopīgas vienojošas tendences, kas šo pieredzes gadu laikā ir apliecinājušas, ka atbilst realitātei un palīdz strādāt ar bērnu vai jaunieti. Tā ir 4 mērķu teorija pēc Rudolfa Dreikursa. Bērna uzvedība ir bērna situācijas fasāde. Zināšanas par šīs uzvedības patiesajiem motīviem un slēptajām bērna vajadzībām palīdz speciālistam izprast situāciju, ieiet tajā pa sētas durvīm. Jāatzīmē, ka šī izpratne ir ļoti spēcīgs instruments, ko var izmantot gan bērna labā, gan manipulācijām. Līdz ar to bērna patieso motīvu izpratne ir arī bīstams ierocis. Redakcijas piebilde. Iespējams, ka bērnam nelabvēlīgi pieaugušie vai vienaudži intuitīvi nojauš bērna motīvus un tādējādi spēj ietekmēt un mudināt uz likumpārkāpumiem un nepieņemamām rīcībām. Šie 4 mērķi ir uzmanība, vara, atriebība, padošanās. Neatkarīgi no vecuma šie mērķi ietekmē bērna vai jauniešu uzvedību. Jo destruktīvāka uzvedība, jo mazāk bērnam ir drosmes rīkoties pareizi, labi, atbilstoši. Neapzinātas un svarīgas vajadzības bērnam ir būt nozīmīgam un piederēt. Bērnībā cilvēks apgūst pieredzi, kā gūt šo piederības un nozīmīgumu izjūtu. Lielākajai daļai cilvēku šī pieredzē gūtā informācija ir pozitīva, laba, viņi jūtas pietiekami vērtīgi, mīlestības vērti, labi tādi, kādi ir, spējīgi iemācīties, apgūt, sasniegt. Taču daļa bērnu ir apgūši maldīgu informāciju, jo ir satikuši pieaugušos, kas izturējušies ne tā, kā vajadzētu, vai izvēlējušies tādus rīcības modeļus, kas bērna attīstībai nebija labvēlīgi. Un tad bērna psihē izveidojas tādi priekšstati par nozīmīgumu un svarīgumu, kas ir pretrunā ar normālu kopā būšanu ar citiem cilvēkiem. Negatīvā pieredze laupa drosmi darīt. Šos 4 uzvedības traucējumu mērķus var saskatīt secīgi. Katrā nākamajā samazinās drosme, uzmanība, tad vara, tad atriebība un visbeidzot padošanās. Katram mērķim ir savs moto, jeb pārliecība un raksturīgā uzvedība. Pirmais mērķis – uzmanība. Moto ir: es esmu nozīmīgs tikai tad, kad man pievērš uzmanību. Ja bērna mērķis ir uzmanība, tad uzvedība ir skaļa, bravūrīga, tad ir vēlme pievērst uzmanību jebkādiem līdzekļiem, būt uzmanības centrā, traucēt runāt citiem. Raksturīga aktīva darbība, uzstājība. Bērns var ākstīties, pakalpot, viņš izmantos visus paņēmienus, lai pievērstu sev uzmanību. Savukārt pieaugušā izjūtas kopā ar šo bērnu ir pieaugošs aizkaitinājums, dusmas, bērnu uztver kā traucēkli, vēlme pastumt viņu malā, atgaiņāties kā no odiem, kas visu laiku lido atpakaļ. Otrs mērķis – vara. Moto ir: es esmu nozīmīgs tikai tad, kad es panāku, ka viss notiek tā, kā es gribu. Lai panāktu savu, bērns var kļūt agresīvs, viņš nepakļaujas autoritātei, viņš iet pret noteikumiem, viņam neeksistē nekādi likumi. Cenšas uzveikt pieaugušo, izsist no līdzsvara, izaicināt, sagraut. Pieaugušā izjūtas ir pārsteigums, sašutums, ka viņa vadošā pozīcija tiek apdraudēta. Jāņem vērā, ka iesaistoties šādā cīņā ar bērnu vai jaunieti, kuram tas ir dzīves vai nāves jautājums, pieaugušais vienmēr zaudē.
Ja pieaugušais cenšas koriģēt, mainīt bērnu uzvedību, viņš jau iesaistās cīņā, un bērns tad cīnās pretim, jo redz pretinieku, kļūst vēl stiprāks destruktīvajā uzvedībā. Efektīgākā rīcība, ko pieaugušajam darīt, atkāpties, nevis padoties, bet atkāpties, ko raksturo nostāja. Jā, tev taisnība, tu vari darīt, ko tu gribi, un es nevaru panākt, lai tu dari to, ko es tev lieku. Trešais mērķis – atriebība. Moto ir: es būšu nozīmīgs tikai tad, ja tev sāpēs tikpat ļoti kā man. Bērns dara visu, kas liek justies slikti pieaugušajam. Bērns to dara nevis tāpēc, lai pieaugušais jūtas slikti, bet tāpēc, ka grib justies nozīmīgs un pats grib justies labāk. Darbs ar šiem bērniem ir liels izaicinājums, jo viņi var būt nežēlīgi, vardarbīgi, brutāli, aizskaroši, izmantot pieaugušā vājās vietas, pazemot publiski. Ja pieaugušais reaģē ar uzvedības korekciju, tad atklāja savas vājās vietas, ko bērns var vēlāk izmantot, lai atkal sāpinātu. Tas nenozīmē, ka bērns visu laiku kaļ plānus, kā atriepties, bet viņa komunikācija ir tieši tāda. Pieaugušā izjūtas ir aizvainojums, vēlme izvairīties no bērna, ir nepatīkami ar viņu komunicēt. 4. mērķis – padošanās. Moto ir: es tik un tā neko nevaru. Bērns netic sev vispār un vēlas, lai viņu liek mierā, atstāja vienu, nevēlas neko uzsākt, jo ir pārliecināts, ka tāpat nesanāks. Bērnam pietrūks drosmes darīt, bet dzīves spars un spēks viņam ir, tikai nevar tam piekļūt. Tā ir vissarežģītākā situācija, psiholoģiski, emocionāli, tā padodas korekcijai visgrūtāk. Speciālistam ir vislielākais izdegšanas risks tieši ar šādiem bērniem. Ir sajūta, ka motivējam, iedvesmojam, piedāvājam programmas, bet bērns nemainās, nereaģē. Pieaugušais bieži beigās padodas, pieņem, ka bērns tāds vienkārši ir, un tad bērns nav īstenojis savu potenciālu, kas viņam patiesībā ir. Speciālists var pieņemt, ka bērns nav motivēts un neiesaistīt viņu sociālās rehabilitācijas programmās. Visi 4 uzvedības motīvi bērniem pašiem ir neapzināti. Viņi neizprot iekšējos mērķus un pārliecības, to, ka viņu uzvedību nosaka vajadzība būt nozīmīgiem. Speciālists var izprast šos moto, kas patiesībā nosaka uzvedības traucējumus. Kad pieaugušais saskars ar bērnu, kur uzvedība ir asociāla, destruktīva, nepieņemama, izaicinoša, šokējoša, tad tas jau ir impulss, kā reaģēt. Autore aicina aizdomāties, kas tad īsti stāv aiz tās uzvedības. 4 neapzināto mērķu teorija ļauj labāk izprast bērnu un to, kā viņam palīdzēt. Strādājot ar vecākiem, izskaidrojot viņiem bērna motīvus, svarīgi piebilst, ka šī izpratne ir pielietojama ētiski un bērna labākajās interesēs. Jāizvairās no pārmetumiem un tādu birku pielikšana, kā piemēram, tu jau vienkārši gribi tikai manu uzmanību. Kā rīkoties ar šo izpratni? Tā jau ir atsevišķa semināra tēma. Ja izpratne ir, tad atnāk īstie vārdi, bet ja nezini, ko teikt, tad pasaki kaut ko labu.